Latvijas lakrosa izlase, gatavoties pasaules čempionātam, pārbaudas spēlē Varšavā, sagrāvusi Polijas valstsvienību ar 16-2. Spēli klātienē vēroja arī LNT. Latvijas valstsvienības pretinieki Polijas lakrosa meistari šajā sporta veidā spēr tikai pirmos soļus, taču komandu trenē ļoti pieredzējis amerikāņu lakrosa speciālists Kristians Zvikerts, kurš poļiem māca no Ziemeļamerikas indiāņiem irokēziem aizgūtās sporta veida tehniku un taktiskās viltības. Mūsu komanda meistarības ziņā lakrosā ir krietni pārāka un daudzkārtējā Amerikas augstskola čempiona Dzintara Kalniņa vadībā Latvijas izlase maču iesāka ļoti pārliecinoši, ātri izvirzījās vadībā un ieguva drošu atrāvienu, lai neuztrauktos par spēles iznākumu. Poļi spēlēja asi, taču Latvijas izlase, kas ir klase augstāka komanda, uz provokācijām neiekrita, vairāki mūsu spēlētāji guva savainojumus, taču tas neietekmēja spēles iznākumu. Latvija sagrāva Poliju ar 16-2. Šī ļoti vērtīga pieredze. Zēna, kas ir pirmo reizi izlases kandidātu sarakstā, dabūja ļoti vērtīgu startautisko pieredzi. Bija ļoti vērtīga tā. Un mēs visi spēlēja, mēs atbraucām 28 spēlētāji, kas ir daudz vairāk nekā var iekļaut uz pasaules čempu, bet visi spēlēja un esmu ļoti apmierināts par sasniegumu. Latvijas lakrosa izlase turpina gatavoties pasaules čempionātam, kas nākamā gada jūlijā risināsies Anglijas pilsētā Mančestrā. Pirms 2 gadiem Kanādā latvieši apspēlēja Spāniju, Dāniju, Bermudu salas un beigās izcīnīja 14. vietu, taču tagad jātēmē vēl augstāk.